tad es savu sakāmo teikšu latviski. Es esmu no uzņēmuma Info ir Latvija. 3 vārdos esam Autodesk izplatītājs Latvijā, darbojamies 6 gadus. Tie, kas nezina, kas ir Autodesk, tad slavenākais nosaukums ir AutoCAD, ko droši vien, ka zina visi, kas ir saistīti ar būvniecību. Un, jā, kopā Autodesk darbojas 3 galvenajos virzienos. Tas ir būvniecība, mašīnu būve un multimediju izklaide. Kompānijā ir apgrozījums apmēram $2,5 miljardi gadā un ir 9000 darbinieku. Jā, bet tad pārējām pie būvniecības tieši Latvijā, kur sākšu ar to, kā notiek šobrīd informācijas aprite, ka viss balstīts uz izdruku, rasējumu. Pēc tam tiek iesiets, ierakstīts diskā un uzlocīts ļoti daudz, un būvprojekta sējumu krājumi tiek nogādāti, kur vajag. Tam ir zināmi ātruma limiti. Ja man vajadzētu no savu biroju aizvest uz pāri Māņšu tiltamas centru, es pareiķināju, ka rīta stundā priekšpusdienā vidējais ātrums būtu 22 km/h. Ja es esmu būvlaukumā un man ir jāaiziet uz vagoniņu pēc kāda rasējuma, lai es kaut ko apskatītos, tad vidēji tie būtu 6 km/h. Savukārt informācijas bita maksimālais ātrums ir, ja ir izteikts km/h, tas ir miljards ar kaut ko, kas praktiski tam vairs nav īsti jēgas. Jēga rodās, jēgu piešķir cilvēks, un viens pats informācijas aprits ātrums nedod neko, ja cilvēki, viņiem vai pietrūkst prasmju, vai arī kopējie procesi nav pietiekami efektīvi un veiksmīgi. Jā, pārējot tālāk arī pie šā brīža Latvijā lielākoties, kā liecina mūsu pieredze, tad ir e-pasti vai failu glabāšana kaut kur kādā tā kā krātuvē, izmantojot vispārīgus populārās rīkus. Un tas ir šodienas de facto situācija. Varbūt atsevišķi uzņēmumi izmanto drusciņu kaut ko, teiksim tā, tehnoloģiski advancētāku, bet tā globālā Latvijas aina ir apmēram šāda. Un runāt par informācijas tehnoloģijām būvniecībā pastāv dažādas specializētas informācijas sistēmas, kur, protams, ir par piekļūt ik viens, kam ir autorizēta piekļuva, kad viņš grib, režīmā 24/7, un principā tas ir ik vienā vietā pasaulē, arī būvobjektā, jo ir šādas ierīces, kas ir ļoti izplatītas un ir internets praktiski jebkur. Vēl ir risinājumi, kuri izmanto pārlūku. Vienkārši internetu pārlūks nozīmē, ka nav nekas īpaši jāinstalē un var vienkārši aizies kaut kā zinām adresi vai man atsūt e-pastā un es eju iekšā un piekļūst informācijai, vai arī ir aplikācijas. Šodien daudz dzirdēju, ka vairāk runāja par digitalizāciju, ka tas ir svarīgi, tas ir veids, kā iet, un turpmākajā savā stāstā es centīšos parādīt mazliet sīkāk, kā tas strādā, sniedzot tādu nelielu ieskatu atsevišķā funkcionalitātē. Jo tehnoloģija ir ļoti daudz, kā es minēju, Autodeskam vien ir pāri 160 dažādu servisu un risinājumu, un es pat visus viņus nepārzinu, un tur laiks tam nav pietiekams. Tad par sākšu ar to pašu tradicionālu datu krātuvi ir risinājumi, kur papildus tam, ka ir mapes un faili, ir iespēja arī apskatīt caur pārlūku kaut kādu failu atvērt, tas ir šajā gadījumā ir AutoCAD 2-dimensiju fails, vai arī šis ir arī caur pārlūku, kur es pats uztaisu dinamiski kaut kādu griezumu dzīvajā režīmā un skatos, kas tajā modelī ir tad īsti domāts. Cita funkcionalitāte sadaļa ir vai tāda, kameras kopīgošana. Tas ir vairāk būvprojektu izstādē arī, tas ir komunikācijas veids, ka vairāk cilvēki pieslēdzas, teiksim, un tad viens galvenais rāda modeli groza un paralēli notiek zvans caur telefonu vai Skype vai kā citu tehnoloģiju un tādā veidā, teiksim, tiek pārnāts šis modelis. Cita ievirze, kas arī vairāk attiecās uz arī vizuālu
tā kā apskati ir kombinēts skats, piemēram, 2 dimensiju PDF uzlikts virsū paštaisītam dzīviem griezumam, tam modelim. Arī šādas tehnoloģijas ir mazliet sīkāk par šis vairāk attiecās uz būvprojekta izstrādi vai projektēšanas fāzi, to arī var izmantot celtniecībā, ka var atrast kaut kādu vietu un ir sistēmas, kas izmanto angliski sauc issue tracking, latviski, es mēģināju pārtulkot vārdu issue, viņš ir varbūt uzdevums vai problēma jautājums, tiek, teiksim, vizuāli vai arī savādākā veidā identificēta problēma un ir mehānisms, kas aizvieto, vai, teiksim, tas tāds loģiskais princips, kas aizvieto situācija, kur kāds kādam nosūta e-pastu ar ekrānu uzņēmumu vai failu, kurā ir uzvilkts revīzijas mākonītes, vai arī sapulcēs, teiksim, tiek ar roku apvilkts vietas, kur kaut kas jāveic, un tad fotogrāfijas, un tad ir aprite, un tad aizsūta. Pirmais arhitekts, piemēram, aizsūta 2 inženieriem, kur tālāk aizsūta kaut kādu jautājumu, komentāru tālāk citam. Tad tur šajā te, kā saka, informācija var pazust tulkojumā, kāds var kaut kur pazust, vai arī rodās jautājumi, kurš kad ir ko teicis, kā bija vai nebija. Un šīs te mehānisms, kas saucās issue tracking, vienā no daudziem rīkiem darbojas tā, ka ir šis te problēma jautājums. Tad šeit vidējā logā, vidējā kolonā ir redzami komentāri vai darbības, ko kāds ir darījis ar šo te. Šajā gadījumā slaidā ir tikai viena persona, bet tur ir iespēja pievienot failus, uzņemt ar šo pašu aparātu, piemēram, attēlu no būvobjekta, kas tiešām tur notiek vai kā tur ir. Un tad ir arī statusa kontrole, galvenais atbildīgais, iespējamais beigu termiņš, kas ir vēl iesaistīti un var arī kategorizēt, teiksim, pielikt savas informācijas birkas, jeb tagus, jo normālā būvprojektā šādi jautājumi ir simtiem un tūkstošiem. Un tad rodās jautājums, kā informāciju efektīvi kategorizēt, pārvaldīt, viņiem piekļūt. Šis ir viens, tas bija tālāk tēma, kas Latvijā ir relatīvi neaiztikta. Ja projektētāji sēž pie datoriem un ir uz datoriem, ar datoriem uz tu vairāk, tad, kā es arī pārtraukumā parunājos ar cilvēkiem, ka būvu objektā tie, kas reāli strādā, viņiem, tā saruna bija par latviešu valodas prasmēm, cerot, ka arī datoru prasmēm varētu būt zinām jautājumi. Šeit ir piemērs par to, kā varētu notikt, vai, teiksim, kā ar tehnoloģiju notiek kaut kāda kontrola. Šeit ir kontrols saraksts, kur es ar planšeti aizeju, veicu apgaitu un atķiksēju vienkārši jā, šis te atbilst. Ja tālāk nokļūst šajā gadījumā pie 7. jautājuma, kur ir cauruļvada siltumizolācija. Viņam blakus ir burtiņš, kas nozīmē, ka ir kaut kāda informācija. Es uzspiežu, skatos, tur ir kaut kāds apraksts, kā viņi jāuzstāda, atveru uz planšetes PDF-u failu, šajā gadījumā redzu, kas tur ir, secinu, ka nav pareizais biezums. Rakstu komentāru šīs pašas planšetes. Pēc tam, kur parādās, ka ir sistēmā viens šis te issue problēma jautājums, kurš vēlāk aiziet kopējā sistēmā, plus es pievienoju pielikumu, kur ar šo pašu planšetu uzņemu attēlu. Uz ko tas attiecās, kam tur bija jābūt, apvalku tieši to vietu un pierakstu, kur kas nav riktīgi. Un visbeidzot, ar digitālo zīmolu arī veids parakstu. Paraksts nekur nepazūd. Paraksts ir turpat. Pēc tam sistēmā es varu redzu visādi šos te problēmu jautājumus, viņiem var būt dažādi statusi, arī šīs sistēmas dažādas. Redzu, viņiem ir komentāri vai pielikumi, kāds kaut ko darīs. Visbeidzot, ja šādu tipu sistēmu lieto visā būvprojektā, tad būvniecības laikā, tad es varu dabūt dažādu veidu pārskatu par arī apakšu uzņēmēju veikumu, kurš ātrāk veic savu darbu vai kuram ir vairāk problēmu, un veikt citus, teiksim, tā aktuālā statusa pārskatus. Tad vēl viens pieejams ir balstīts uz lokāciju. Šajā gadījumā tas ir, teiksim, ir AutoCAD 360 versija, kuru iespējams AutoCAD faili sasaistīt ar GPS, kas ir planšetē.
Un tad arī piesaistot Latvijas koordinātu sistēmu, es varu, tā arī cilvēki Latvijā dara, ka iet, teiksim, pa kaut kādu teritoriju, un viņi redz planšetē, kur viņi atrodas šajā autokada rasējumā. Tas ir viens lokāciju balstīts veids. Otrs ir svītru kodi. Ja ir ekipējums vai kaut kādi būvelementi aplīmēta svītru kodu, tad arī ar šo pašu planšeti es varu noskanēt svītru kodu un dabūt kaut kādu informāciju, kas nu tur salikta, kaut kādu instrukciju un tā tālāk, vai arī apstīties 3D modelī, kur viņai jāatrodas, kā tam jāizskatās. Mēģinam nopaļoties. Jā, tur ir arī faktiski priekšpēdējais slaids. Tad cita funkcionalitāte ir punktu nosprošana. Tas ir, izmantojot robotizētu tahimetru, es varu no ofisa dabūt ārā nosprošamos punktus, un pēc tam arī uzmērītos punktus dabūt atpakaļ modelī un salīdzināt ar novirzi un secināt, vai tas ir ok, nav ok, un no tā, uz tā bāzes veidot faktisko modeli, ja tā saucamo as-built modeli. Šeit ir ātri skats, pats pēdējais lietotājs ir iedzīvotājs. Šajā gadījumā Alise aizsūta ziņojumu, ka ir virtuvē plūdi, sūtiet palīgus, ja viņi grib pielikt arī bildīti. Tālāk citā apsaimniekošanas sistēmā Bobs piešķir uzdevumu Stīvenam apmeklēt šo vietu un sakopt vai novērst problēmu, un pēc tam Alise ar īšķīti pasaka, šis bija forši, labs darbs, ātri. Un tā. Un nobeigumā tad tas, ko es gribētu uzdot, ir, tā kā to vīziju, ka ir iespējams būvlaukums vai būvprojekts bez papīriem. Tehnoloģijas to atļauj. Jautājums ir procesi, cilvēki un normatīvi akti un likumi. Kas notiek ar to? Paldies. Ja ir jautājumi, tad mēs varam pienākt pie mūsu galdiņa pauzē un aprunāties vairāk.